Klausies, vai tu kuģi redzi? Atja mākoņi tev sedzi? Klausies, saku, es tev viens, vai tas būs nogremdēts? Nebūs nogremdēts, tu netrāpīji. Kāpēc tu tā nopīnīji? Es neesmu labs kuģu kauju spēlētājs, bet esmu labs zinātājs. Laikam tomēr kuģi Zdarava, latvieši! Kā jums sauc kvieši? Es no tālās Krievijas nācis prasīt, kurš jums te skaļi bija krācis? Piedod, jau car Ivanovičs, jau atkal tu sev par daudz Buhlovičs. Vetaties priekšā manos ceļos, atgādināsiet, kā bija tajos laikos, kad bijām teļos. tavos ceļos nekāpsim, tas nu nebūs pareizim. Jau sen tie laiki pagājuši, kad spēlītes tādas spēlējuši. Teliņš otru apsegloja, vairs šo spēli nemieloja. Kas tev ļāvus, kā tu skuģa mana, vai tad tev aicinājums uz Krievas zemi zvana? Vai tad tas kuģis ir tavs? Man likās, ka varbūt tas ir savs. Šis kuģis vienmēr ir bijis Tēvijas īpašums, un runāt man pretīm ir slikts paradums. Kuģis saucās Namēs, tas ir latvisks kuģis, tu teļš. Ha! Bija latvisks, tagad nebūs latvisks. Nekad nebūs krievisks. Nekad nebūs krievisks. Par to tev vajadzēja domāt, ka polšu uz klāja nesi, tagad tu man atnesi besi. Klausies, Putin, jaunākais, notiks tev vēl jaunākais. Tas bija mājies. Tālāk neko nesacīšu. Vienkārši, pasacīšu. Čar Ivanovičs, saki man tā, vai man viņu izlidināt tur laukā? Par tādām runām šajā kuģī. Nē, darīsim, mēs vēl ļaunāk uznes uz klāja pudeles 6, liksim izdzert viņam tikai 4. No ko? Tagad tev būs... Šeku reku, kas te nāk, lai tik vērt vaļā sāk. Atkal šito alkāni. Jābrauc tālāk, kur ir alkāni.